Nu, es esmu Rihards Kalniņš, dzimis audzis Talsos, dzīvojis visu laiku, atskaitot 9,5 gadus, ko es pavadīju Ziemeļu aizpūrā loka nometnē, apcietinājumā. Un 44. gadā, kad Krievu karaspēks dzienot Ķīlī gar Tukumu uz Klapkalnu ciemu, Talsos ir tāds hauss, panika, varētu teikt. Visi bēg laukā, jo ir ziņa no Tukuma, ka uz Talsiem nāk Krievu karaspēks, jo Krievi ir ieņēmuši Tukumu. Mēs sapulcējamies 4 draugi no vienas klases, no pamatskolas, kopā ģimnāzijā kopā mācāmies. Aizejam uz vienu vācu ieroču noliktavu, kur, protams, ir vaļā, paņemam tur ieročus, granātus un aizejam līdz policiju. Un policijai tiekamies ar policistiem. Atnākuši arī vecie bijušie aizsargi, kas nolēma organizēt bruņot grupu un iet pretī Krievu tankiem un neļaut viņiem ienākt Talsos. Mums puikiem, 16 gadīgiem, tās ir tāda liela pienākuma apziņa, ka mēs varam iet un aizstāvēt savu pilsētu. Tiek sadalīti pa pāriem, izejam pilsētas nomale, pie saucējiem Jauviņu kapiem. Tur saguļamies grāvi, vienam iemet degmaisījumu pudeli, otrs met granātu. Noguļam līdz 2 naktī, kad atnāk ziņas tās pašas policijas un paziņo, ka tomēr Tukums nav okupēts, Tukums nav kritis. Un lai mēs aizietām mājā, izguļās un no rīta, lai esam atpakaļ iet cirknī. Un aizejam no rīta un izveidojam Talsu pilsētas jauniešu atstāstības vadu. Tiekam sadalīti uz galveniem pilsētas objektiem, pasts, banka, lielākie veikali, kas ir kā jāapsārdala, nesākās kaut kāds marodierisms. Mēs tiekam paturēt, ka jaunieši atstāstības vads ar nolūku palīdzēt postiņos stāvēt. Un visā drīzumā mēs izaugam jau līdz 45-50 puišiem. Nodibinājās atstāstības vads, vada komandiera, vada seržanta. Pirmais uzdevums man bija tāds diezgan bīstams, jo bija palikuši kaut kāds Krievu karaspēka gaļasēmas pagastā. Un mūs sūtīja ārā uz mežu, uz 3 dienām izbraucam ārā uz mežu ķēmiešām, kur ir palikušie kaut kādi Krievu grupējumi. Nu, tā mēs nodežūrējam mūsu vadā līdz kapitulācijas dienai, 8. maijā. Mēs jau dabūjām zināt, ka Vācijas karaspēks ir kapitulējis, Berlīna ir kapitulējusi. Mēs kopā ar grupu pieaugušajiem braucam ārā uz Dūņu mežu, dodamies partizānu gaitās, lai turpinātu cīņu tālāk pret Krievu karaspēku. Bet 13. no rīta sākās filtrācija visā Kurzemē, kur tiek apcietināti, paņemti cieti visi no 16 līdz 60 gadiem vecuma vīrieši, aizvest uz savākšanas punktiem. Mani arestē no rīta mājā 46. gadā kara tiesa, un man, kad dzimtdienas nodevējam, nezinu, kāpēc mēs tikam uzskatīti par padomu cilvēkiem, tiek piešķirti mums 9 puikam, tiek piešķirti 10 gadi, un pēc 2 mēnešiem etaps prom uz Vorkutu, Halmariju. Tā es naktī uz 1. septembri, 54. gadā, sākoties skolai, atgriezos dzimtenē, atgriezos savā pilsētā, kur es devos aizstāvēt.